Šonedēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku ārotbiedrība rīko akciju Skolas diena, kuras laikā gan Saeimas, gan pašvaldību deputāti aicinātu vienu dienu iejusties pedagoga dzīves un darba ritmā, uz vairākām stundām kļūstot par pedagogu ēnām. Aicinājumā akcijā Skolas dienas piedalās deputāts Ivars Ķervis. Mēs priecājamies par viņu vizīti mūsu skolā, jo viņš ir arī mūsu skolas audzēknis. Viņš skatīsies gan korim, gan sporta stundas, gan būs piesākums skolas skolotājiem, gan angļu valodu. Un tieši redzēs arī tās klases, kurās ir ļoti daudz, tiek izmantots informācijas jaunākās tehnoloģijas. Šī ir mana skola, te es iesāku savu dzīvi, un man ir šī svētku diena. Par tādu atnākšanu šeit, es domāju, tas ir normāli. Te vispārībā pašvaldību deputātiem un vispār no pašvaldības vajadzētu regulāri bez nekādas aicināšanas atnākt. Paskatīties, kā sajiet reālā dzīve kopā ar mūsu ikdienu, jo bieži par daudzām lietām mēs lemjam, spriežam, kā iet pasniedzējiem, kā iet skolēniem, bet varbūt paši mazliet esam tālāk no tā un nemaz to sāli nejūtam. Bet tajā brīdī, kad tu pats esi skolā strādā, tā ir viena lieta. Tu esi tādā baltumā iekšā ar bērniem, ja viņiem mācot to balto. Bet, kad tu jau atteino tā nost, tad bieži lēmumi dažādi attiecībā par izglītības lietām varbūt tiek pieņemti, nemaz neizjūtot to garšu. Un es domāju, ka man šis ir liels notikums, un es šodien rūpīgi iziešu cauri atkal tiem procesiem, kas notiek skolā, paudīšu savu viedokli pašvaldībā, kādas ir problēmas, kas man likās labi, kas man likās, kā varētu mūsu laikos iespēju robežās, ko var piepalīdzēt skolām. Jo 5. vidusskola, tā jau ir liela skola, 1200 vairāk audzēkņi, un no rīta pat ejot pa durvīm bija grūti tikt iekšā, tā kā upes skolēni plūd iekšā. Tā ir ārotbiedrības organizēta tāda akcija, lai politiķi iepazītu skolas darbu. Varbūt man ir nedaudz savādāk, jo mans tiešais darbs ir saistīts tieši ar izglītību, un citiem deputātiem varbūt tas ikdienā nav tik tieši. Bet es arī respektēju šo ārotbiedrības lūgumu un arī nāku uz skolu. Izvēlējos 10. skolu. Kāpēc? Pat gluži tādu varētu teikt, tādu konkrētu pamatojumu nemaz nav. Vienkārši vienu skolu. Un tagad pabūšu mācību stundās, parunāsimies ar skolotājiem, apskatīsimies arī, kā pašvaldības ieguldītie resursi ir izlietoti, modernizējot kabinetus.